Lasījums Dievs Evanģēliju, ko uzrakstījis Svētais Lūks. Tādā laikā Jēzus piegāja dažiem saducējiem, kuri noliec augšām celšanos. Viņam jautāja sacīdami: mācītāji, Mūzus mums ir uzrakstījis, ja kādam nomirst brālis, kam ir sieva, bet nav bērnu, tad lai to par sievu ņem viņa brālis, rada savam brālim pēcnācējus. Un tā bija 7 brāļi. Pirmais apņēma sievu un nomira bez bērniem. Arī 2. un 3. viņu aprecēja, un tāpat visi 7. Un neatstājuši bērnus nomira. Beidzot nomirā arī sieviete. Tad no augšām ceļoties, kurām no viņiem šī sieviete būs sieva? Jo taču visiem 7 viņa bija sieva. Un Jēzus viņam atbildēja: šis pasaules bērni precējies, uziet pie vīra, bet tie, kas tiks atzīti augšām celšanos un nākamas pasaules cienīgi, precēsies pēc sievas ņēmus, jo nomirt viņi vairs nevar, tādēļ, ka ir līdzīgi eņģeļiem un ir Dieva bērni, būdami augšām celšanos Davidnieki. Bet kā miruši augšām ceļās, uz to norādīja arī Mūzus vietā par eršķu krūmu. Tā kā kungu viņš nosauc par Abrahama Dievu un Izāka Dievu un Iekaba Dievu. Un viņš nav mirušo, bet dzīvu Dievs, jo visi viņam dzīvo. Tie ir Svētā Evanģēlija vārdi. Viņi bija pirmie tie, kas arī man iemācīja, kādam jābūt priesterim un kā seminārā jāuzvedas. Tieši priesteris Andris Marija mācīja, kādam jābūt priesterim, bet priesteris Andris atkal, viņš bija mās moderators. Mācīja, kā seminārā vajag uzvesties, jo es atmastu gluži no ielas, atmastu no Jurmalas. Un es, protams, arī nezināju, kāda tur tā kārtība ir. Tāpēc tā skaisti, ka mēs sēdam kopā, pēc 15 gadiem, nokalpotiem par priesteriem, un arī 6 gadi pavadīs gaļīgai semināru, laiks skrien ļoti ātri un strauji. Un, ziniet, ka jebkurā karā parasti ir tā, ka, ja notiek karš, tad snaiperi novac virsniekus. Un tad pēc tam armija var ļoti ātri izjaut un uz haosu. Tāpat ir šajā garīgajā karā, kur ir sātums un demoni, viņi, protams, neieredz cilvēkus, ienes cilvēkus. Svarīgi viņi ienest priesterus. Un tas, ka kalpošana, būt par priesteri, tas nav tik vienkārši. Bet pats jūsu lūkšanām, pats jūsu atbalstām, gan garīgiem, gan materiālam, gan arī
jūsu rūpēm par mūsu skaidrs, ka mēs arī stāvam pie altara un kalpojam jums visiem. Jo, zinām, arī Jēzus viņš ir nācis uz šo pasauli, lai kalpotu, lai palīdzētu mums labi nozīmēt šo dzīvi. Tāpat arī priesteris, arī viņa pienākums nav skriet pa priekšu visiem, ka viņam jāstāv priekšā, tad Dieva tautas priekšā. Bet priestera pienākums ir skriet aizmugurē šajā pasaulē un palīdz tiem, kas atpaliek. Kā apostols Pāvils saka, mēs visi esam kā skrēju stadionu. Mēs visi skrienam, katram savs ritmus, bet priesterim jābūt tam, kā Jēzus Kristus palīgiem, kas palīdz tiem, kas atpaliek. Tā nav sakritība, ka mana dzīve bija par šiem 15 priesterības gadiem. Vismaz 1600 reizes esmu piedalījies bērēs. Tā nav tāda sakritība, es nesen par to domāju. Lūkšanas laikā sapratu, ka man iesūtīja par priesteri tieši šajā laikā, 8. novembrī, un tā, kad notiek oktāva par mirušajiem tieši. 1. līdz 8. novembrim baznīcas lūdzas par mirušajiem. Dievam arī laba humora izjūta, šajā laikā saprata, ka man jābūt tam, kuram jāpārstāv arī baznīcas arī skumjos brīžos, un, protams, tas paši zināt, ka tas arī nav tik patīkami, bet Dievs gribēja, lai arī man šie visi arī būtu. Tāpēc arī domāju, arī oktavas ietvaros man iesvētīja pa priesteriem, tā, lai es arī varētu arī piedalīties arī tādus skumjos brīžos, jo priesteriem jābūt gan prieka brīžos ar cilvēkiem, ar Dieva tautu, un arī skumjos brīžos. Dargie brālis Kristu, arī šīs evaņģēlis runā par to. Ja mēs apmeklējam mūsu tuvinieku kapus, mēs apliecinām ticību mūžīgajai dzīvei. Un šīm apmeklējumam ir tāda dziļa nozīme. Ar lūkšanām varam mirušo dvēseles iepriecināt. Es bieži vien saku, kad braucu uz bēriem, ka parasti ziedi, viņam ir tāda, diemžēl, tendence, viņi var novist vai nosalt ziemā. Bet lūkšanas tie ziedi, kuri nekad nenovisi un nenosalst. Mēs varam vienmēr savus tuviniekus, kas jau mūžībā, tad ziediem iepriecināt. Izveidojas plašākā vienība, kas iet pāri telpai un laikam. Tā saslēdzamies ciešāk kopībā ar garu pasauli, ar dvēseli, kas gaida uz miesas augšām un celšanos. Tad satiksies visi miesā, kas augšām celušies, kļuvuši garīgi. Šo cerību izteica jau vecās derības 2. Makabēja grāmatā. Kā mēs saduķējiem to noliedza, kā vicina evaņģēlis. Man pašam atceros bija Jurmalkas piedzīvojums vienā koncertī, kuri bija kā 90 gadi. Saka, priesteri, es visam ticu, ko baznīca mācā, bet es neticu tam, kā manā miesa, šī vecā miesa kādreiz augšām celsies. Saku, esi droši, Kristus to saka, tici tam. Es saku, jūs mani vēl nepārliecinājāt, bet es kādā gadījumā teicu, tomēr labi, es saku tam ticēt arī. Saduķējiem bija aristokratiskā grupa judaisma. No tās nāca daudz priesteru un augstas tiesas locekļu. Un politiskā ziņā viņi nebija tik radikāli noskaņoti pret okupantu Romas imperatoru kā farizēji. Saduķēji bija zināmā veidā oportunisti. Viņi ticēja Dievam, bet ne eņģeļiem, ne dvēseles nemirstībai un miesas augšām celšanos faktam. Kā garu viņi atzina tikai vienīgi Dievu. Uzdodot jautājumu Jēzum, viņi nemeklēja izskaidrojumu, bet gan gribēja radīt, ka miesas augšām celšanās ir neloģiska un absurda. Jēzus viņiem atbildēja ar vispārējo skaidrojumu, ar viņiem neieložoties diskusijas, jo zināja, kas viņu prātā. Un atbildot, Jēzus apgalvoja, ka cilvēks augšām celsies un norāda arī, kāda veida viņš augšām celsies. Reiz pie Lācara
kāpa Jēzus jau bija teicis Martai un Marijai, ka viņš pats ir augšām celšanas un dzīvība. Un augšām celšanas ir Dieva dēlā iemiesošanas galējās sekas. Dieva dēla iemiesošanas. Ar šo noslēpumu Dievs ir tik cieši saistīts ar cilvēci, ka Dievs vispirms bija pieņēmis cilvēka stāvoklī. Jēzu mirstot, līdzīgi mirst visi cilvēki. Lai cilvēki dalītos Dieva stāvoklī, augšām ceļoties un dzīvot mūžīgi. Dargie Kristum ticīgie, radīšanas un pestīšanas spēks Dievam ir tik liels, ka tas sasniedz cilvēku arī pēc viņa nāves. Kā 1. Samuela grāmatā teikts, Kungs liek mirt un viņš atdzīvina. Viņš liek nokāpt pazemē un uzved augšā. Dievam viss ir iespējams. Jēzus mācā arī, ka pēc augšām celšanas dzīve ir pavisam citādākā, kā ir šīs zemes. Un šī jaunajā dzīvē laulība nav vairs vietas, jo tie, kas reiz augšām celušies, vairs nemirs. Zinu, ka laulība šeit uz zemes, kā katīsim rakstīts, tā ir cilvēka vērtība. Cilvēkas labums ir laulība, ko labāk cilvēks nevar iedomāties. Protams, arī šeit kontekstā mums arī saprotam arī celibāta nozīme. Te rakstīts, ja laulība zaudē savu nozīmi, tad, protams, mūsdienās tas ir ļoti bieži. Mēs par to dzirdam, ka laulība ir pēc nav nekādas nozīmes. Tad, protams, arī celibātam arī, līdz ar to mēs redzam, arī celibāts zaudē savu nozīmi, jo, protams, vairs neviens netic, ka kaut kā var dzīvot savādāk, nekā visi pārējie. Un tāpēc nav vajadzīga arī pēc nāves arī bērnu dzemdināšana un nav vajadzīgas laulības. Ar augšām celšanos paliks gan viss tas, kas ir vērtīgs. Visam kļūstot garīgam un debesīgam, apskaidrotam. Augšām celšanas dzīve ir dalīšanās pašā Dieva dzīvībā. Kā apostols Svētais Jānis raksta 1. vēstulē, mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs tikai zinām, ka tad, kad viņš parādīsies, mēs būsim viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim tādu, kas viņš ir. Cik vārdiem sakot, ja Dievs mums kaut ko labu atņem, tikam vienīgi priekšvētot mums kaut ko labāko. Atšķirībā no zagļiem, ja zagļi mums kaut ko atņem, protams, kā mums palika nabadzīgi. Ja Dievs mums kaut ko atņem, tikam vienīgi priekšvētot kaut ko labāko. Ja domājat, dzīvot kādā dzīvoklī, Dievs pēkšņi dot māju dzīvums. Tas ir vēl skaistāk. Šo dzīvu Dievs bija apsvojis jau mūsam likušajā ēšķu trūkā, teikdams, ka viņš nav mirušo, bet gan dzīvo Dievs, lai visi dzīvotu viņā. Tātad ir jāizšķiras vai no atzīst miesas augšām celšanos, vai kļūt par ateistu. Dargi, brāļi, māsas Kristu, pirmais apostoļu sprediķošanas mērķis bija pasludināt Jēzus augšām celšanos. Un šī Jēzus augšām celšanas nav kāds izolēts notikums, bet Jēzus ir pirmais, kas ir augšām celies. Atceros viens priesteris Lieldienas pateica tā, ja kādam ir šaubas, ka Jēzus ir augšām celies, mazas durvis ir vaļā. Tas arī kaut kā skaisti tā uzrunās kristība, jā. Ja mēs esam šeit, mēs, protams, saprotam, ka Jēzus patiesi ir augšām celies. Un tur nav nekāda šauba. Jēzus ir augšām celies, un mums devis iespēju augšām celties, tad arī mums jādzīvo šīs cerības gaisotnē. Augšām celšanas cerībā loģiski pieprasa likumīgu dzīvi. Augšām celšanas ir atmaksas algas par labiem darbiem. Kā katrs strādnieks polas, lai iegūtu algu, tā arī kristietim jācenšas iegūt mūžīgu kroni debesīs. Apostols Svētais Pāvils bieži savas vēstules kristiešus mudina uz garīgu cīņu. Viņus salīdzinot ar atletiem, kas skrien sporta laukumā
neiegutu balvu. Tā jācenšas ar kristiešiem tikai ar to atšķirību, ka viņa balvai ir mūžības vērtība. Darbā māsas Kristu nedrīkstam aizmirst arī Euharistijas lomu kristīgai dzīvē. Tas ir dienas notikums, tas arī mūsu kristīgas dzīves kalngals. Jēzus apgalvo, patiesi jums saku, ja jūs cilvēkā dēlam Jēzu neēdisiet, viņa asinis nedzersiet, tad jūsos nebūs dzīvības. Nepietiek ar to vienu, kā pielūdzam Jēzu Euharistijā, viņa garām ir jābūt dzīvām mūsu dvēseles. Formā mums neklaps, var glābt mums tikai gars, un tas, ka mēs tiešām esam draudzībā ar kungu Jēzu. Mums ir jāzīvo viņā. Euharistijas augļiem jāparādās ticīgo konkrētajā dzīvē. Euharistijā ticīgos dara garīgus, jo ne jau ticīgie asimilē Kristus sevi, bet gan Kristus tos uzņem sevi. Baznīca dod saviem ticīgiem sūtību iet pasaulē un vēst tādu dzīves veidu, kas viņus virza pret augšām celšanas godībai. Konkrēti tas nozīmē dzīvot to mīlestību, jo mīlestībā paliks mūžīgi. Tā ticība un cerība izbeigsies ar nāvi, jo pēc nāves ticīgais redzes Dievu un viņu pilnīgi vienosies, bet mīlestība paliks. Un mums tagad gribas pateikt arī, man patīk tas jau salīdzinājums, ka jūs, piemēram, kāds labiem cilvēkiem uzdevinātu kādu Maserati vai Bentley vai Ferrari, kādu mašinu jaunu, mēs tagad paņemtu šo mašinu tagad izņemtu logus, stiklus, tur ritiņus noskrivētu, motoru noņemtu un tas mašinas ciltu, dzertu kafiju tajā mašīnā. Es vai tas, kurš jums to uzdevinātu, būtu laimīgs, ka viņš to jūs uzdevinājis. Tāpat arī ar Dievu. Dievs mums ir devis zīmi,